Labvakar! Ja bērniem kāpēcīšu periods ir ap gadiem 3, tad sievietēm tas mēdz būt grūtniecības periodā. Mēs uzzinājām, kur gūt papildu zināšanas šajā jomā. Modes lielveikalā Domina ar amizantiem elektromobīļiem uz pirmo māmiņu tikšanos un semināru gaidību dienu ieradās krietnes pulks topošo māmiņu. Sākumā gan dāmas bija mazliet samulsušas. Es ceru, ka tās krūtnes pišķiņ atraisīsies un vairāk jautās, nevis tikai klausīs. Toties tasi tējas un piedāvātā informācijas bagāža ir gaidību dienas trumps, un arī topošās māmiņas kļūst ieinteresētākas. Ir ziņkārība liela, ko stāstīs un ko rādīs un ko vēl vajag zināt. Taču ar elementāriem reklāmas trikiem māmiņas uzpirkt nevarot. Tas, ko es savukārt negribu redzēt, ir kaut kāda reklāmas kampaņa kaut kādiem specifiskiem produktiem. Vajadzīga konkrēta informācija konkrētiem gadījumiem. Vienā rītā pamosties ir strīs, otrā rītā pamosties un ir kaut kāda burbulīša staigā ap vēdru. Lai neapjuktu informācijas gūzmā, der uzticēties sirdsbalsī. Īstenībā mēs jūtam, kas mums der un kas mums neder. Un ja es piespiedu kādā smērēšu to krēmu, viņi man nelīdzēs. Bet es ar pārliecību smērēšu, tad man līdzēs. Tāda lūk jaunumi topošo vecāku izglītošanas jomā, kas modes lielveikalā Domina turpināsies ik mēnesi. Vasaras apģērbu karalis neapšaubām ir tēkrekls. Veikalā pirkts, pašu darināts vai slavenību veidots. Dziedātāja Linda Līna savus draugus un fanus pārsteigus ar pašas radītiem tērpiem. Tos prezentācijā demonstrēja Lindas radi un draugi, brālis, tautā iemīļot aktieri, humoristi, dziedātāji un daudz citi, kur vēlējās Lindu atbalstīt. Daudziem par brīnumu modeļa lomā iejutās arī reklāmas guru Ēriks Tenzinieks. Apģērba līnija radīšana tradicionāli ir mūziķa kaut kāds mārketinga instruments. Un šajā gadījumā tur īsti pat nevar sajust tādu mārketingu, lai gan man uz mārketingu, kā tu redzi, ir liels deguns. Lindas radītajā apģērba kolekcijā ir tēkrekla ar viņas dziesmu tekstiem, dažādas apdrukas. Sievietēm darināts vasaras kokvilnas kleitiņas, ar kurām var variēt atkarībā no situācijas. Radoši var pieiet un nogriezt rociņas kaut vai tādas un nogriezt mini svārkus un darīt, ko grib ar šo te dizainu. Lindas draugi saka, ka ar šiem tērpiem var doties gan uz Jūrmalu, gan piedalīties saviesīgās soārējās Rīgas pilī. Es pazīstu dažus babuļus, kas uzvilktu šo te, lūk, materiāls padevīgs, ja, jo lielāks, jo platāks smaids, ja, šeit uz krūtīm, ja, ideāli. Pamanījām, ka Lindas dizainētos tēkreklus demonstrēja arī modes mākslinieks Dāvids, kurš kādu laiku no mēdījiem bija paslēpies. Tādēļ arī skats laikā nedaudz mulsi, taču Dāvida mēle joprojām asa. Latviešu dizaineri tie, kuriem ir tās diplomiņš no akadēmijas, kad varbūt beidziet vienreiz īdēt un kad savu vienīgo sasniegumu šo diplomu kratīt, ejiet strādājiet, dariet, beidziet nolaidieties uz zemes un sāciet ražot drēbes, kuras var vilkt. Var jau diskutēt par kvalitāti, novitātēm un daudz ko citu, taču mēs dodam bonus ikvienam, kurš šajos laikos nečīks, bet izmanto iespējas. Omulīgā dārza mājiņā rosās jaunas meitenes. Viņas darina dažādus kreklus. Visus mēs no A līdz Z patiesībā viņi ir pašu taisīti arī tie krekliņi. Mēs viņus šujam ar rokām. Blakus krāsu bunžiņām, skiču palāgiem un radošam hausam atrodam jaudīgus darinājumus. Sociālais krekliņš par pīles glābšanu. Psihodelisks apdruks ar skarbām rozēm vai spēle ar ķermeni, kad uz krekliņa sazīmētas spalviņas. Nevelti meitenes saviem krekliņiem devušas kuku vārdu. Tā ideja viņa nav tāda uzreiz, pirmajā acu momentā nolasām, bet tas ir stāsts. Par stāstu gan ir jāmaksā. Pašdarinātie krekli maksā no 30 līdz 70 latiem. Ties otrs ar tādu kreklu pretī nenāks. Efekts. Vēl aizvien modē tēkrekli ar fotogrāfijām un uzrakstiem. Ko cilvēki jūt, ko izjūt, to arī liek un raksta un tā teikt drukā uz krekliņa. Slavenais Nothing Special krekls nopērkams par lēto. Nothing Special tagad tāda īpaša cena 7 latiņu maksā. Atlaidēji atrodam izskaidrojumu. Politiskais bums pat ir kā bišķiņ beidzies, bet cilvēki tagad sāk pievērst tādām individuālām lietām. Tēkreklu darbnīcā uzvelc kreklu popularitātes zenītā ir ar ļoti košām krāsām un māksliniecisku piešprici apdrukāti krekli. Savukārt dāmu krekliņiem aktuāli ir kristāliņu izmantošana, lai vairotu sievišķību. Mēs ļoti cenšamies, lai uzraksti vai arī dizaini būtu saistīti ar kaut ko aktuālu sabiedrībā. Piemēram, tas pats hokeja čempionāts. Iespējams, ir īstais laiks ķerties pie tēkreklu izveidas pašam. Tuvojoties muzeja naktī, mēs atklājām, ka Rīgā ir daudz ļaudis, kurus vieno bohēma ar saukli Čau bohēma.
Lāčplēša iela Rīgā ir ļaužu pārpildīta. Lielais ekskursantu pulks akcijas Čau Bohēmu ietvaros dodas uz dzejnieku Čaka muzeju, lai izzinātu noslēpumus par bohēmu un dzejniekiem. Tā ir tomēr privātā dzīve, par kuru jau nevienmēr mēs zinām un ne viss ir rakstīts. Tik tiešām izrādās Čaka dzīvoklis un bohēma, tas esot īsts tandems. Šis bija tāds kā Ellis ķēķis Rīgas variantā. Varbūt arī tāpēc šī dzīvoklī pēc Čaka nāves bija patiešām īsta kārtīga bohēma. Pulkā manām arī mūslaiku bohēmisti, kur vēlas turēt līdz slavenajiem Rīgas bohēmas radītājiem. Jā, mēs cenšamies, bet līdz ar to mums vajag no kā mācīties to bohēmu. Līdz ar to nācām apgūt, kā tas ir bijis. Jaunajai paaudzē pārbaudītās bohēmas recepti skaidra. Tad tika uzsverta dzeršanas loma, visu darīt pēdējā brīdī, tad mums, kā saka, daudz vairs nav jāmācās. Priecājamies, ka bohēma Rīgā šobrīd atdzimst intelektuālās prātīgā veidā, un to ar pilnu krūti varēs baudīt arī 16. maijā muzeju naktī visā Latvijā. Nākamnedēļ mēs jums parādīsim modes skati uz velosipēdiem. Saulaini jums nedēļa, tiekamies otrdien. Atā!